Šodien darīsim, jo Rīgas Viļņos izlasīju, ka vakar varēja 17. TV 1000 noskatīties filmu Misteris sestdienas nakts, kas ir apzīmēta kā ASV komiska drāma. Nu, tāds interesants žanra apzīmējums. Nu, tad mēs taisam tālāk, kā saka. Kādi tik vēl nevarētu būt. Redz, 3 dienu Kojeviks. Jā. Kojeviks. Vai es te dzīvoju, saucās. 3 dienu Kojeviks. Pēc 3 dienu ilgas viesošanās kopmītnēs students Agris vairs neatceras, vai viņš dzīvo tur, vai varbūt citur. Tas ir normāli, jā. Dokumentāls seriāls Sliekas ceļš. Sliekas dzīve pazemē tiek atspoguļota daudzās sērijās jau kopš tās dzimšanas. Filma tiks uzņemta tik ilgi, kamēr Slieka ies bojā. Zūra drāma Zūru sāpe. Zūri nostājas aplī un raud frakās. Izrāda beidzas tad, kad Zūri izrāda filma. Beidzas tad, kad Zūri noraudājušies, tā ka viss frakas sāk pilēt, jā. Psiholoģiskais trilleris Velns par rāvis, kā man tagad tikt lejā. Filma par to, ko domā cilvēks, kas kāpa Vāņu tiltu vāntīm augšā. Ilgais kodiens gar jūru, tā ir Brāgas sāga. Stāsts par to, kā šartrēžu ļaudis plostojuši un plosto visās paudzēs jau 3. gadsimtu. Vecūksnis filma Straujā dzīve paredzēta veciem ļaudīm. Filmas tīšanas ātrums samazināts uz 2 un tekstē atkārtos 2 reizes. Labi, mazkomēdija. Patur rokā visu rītu. Laukapītas iedzīvotāji rāda jokus autobusu pieturā par pašu līdzekļiem. Tralleris, jautra filma pēc vecbavāriešu stilā ar jodelēšanas elementiem un piedauzīgām sievietēm. Triller fars, kas grabinās. Jā? Tēvam savairojušies partizāņu pagrabā. Dīvaini, ja 44. gadā bija tikai 2. Tagad pils muģi. Šausmu mūzikls, kā Albis pa toaleti ņēmās ar sliktām beigām. Sviesta drāma, desmaižu posts. Onufrijam ir jāizšķiras ēst maizi ar desu vai ļaut, vai lai krīt, noskaidrojot, vai kritīs ar sviestu uz leju. Onufrijs pēc mokošas cīņas dziļi sevī izšķiras par eksperimentu. Nākamības erotisks trilleris Jeepers Creepers. Pēc aklās zarnas transplantācijas Džeks uzzina, ka ir kļuvis par tēvu. Sākas šausmīga atriebība hokeja komandai par zaudējumu pasaules čempionātā. Termotraģēdija Klīzma. Lūga par to, kā Ļošam mērīja temperatūru un kā viņš ierāva iekšā to termometru. Daudzsērija Kriminālā dāma. Patriks. Patriks. Nesaudzīga cīņa pret apdrošināšanas aģentiem, kuras laikā daudz krīt un stipri sasitās. Vēsturiska un reāla psiholoģiska atskaite. Atskaite, kā senči maitu ēduši ar demonstrējumiem. Vairāk realitātes šovs nekā filma. Jā. Dokumentālā traģēdija. Tas arī labs. Dokumentālā traģēdija. Jā. Kas notika naktī un pēc tam. Filma atspoguļo notikumus kolhozā Zelta vārpa, kad kādu nakti pazūd 2 kombaini un Agranovs Vaņa. Rekords seriāls 60 gadu garumā ieliek, man liekas, arī slavenai dinastijai un hameleodiem. Redz. Kad viņš beidzot padzersies, saucās par to, kā Efraims nirst sūtu vannā. Galīga neloģija. Barankas aizripoja kalnā. Stāsts par piepilsētā dzīvojošu vetāstu, kurš redz, kā barankas ripo pret kalnu. No tā brīža tad arī viņam sākas ilgstoši un sarežģītas problēmas ar vēderu. Bailīgā vodeviļa Dejas krustojumā. Pilsētā dzīvo bariņš jautru policistu, kurus apdrauda bariņš jautru recidīvistu. Visi dejo. Botkins, gripa un mīlestība bez prezervatīva. Heterogrāfija par pacientu savstarpējām attiecībām, laupīšanu un 12 slepkavībām. Smejos un ķēmojos. Rīgas kinostudijas samākslota komēdija ar dīvainiem aktieriem. Kaut kas briest. Nenormāla drāma.
Nenormāla drāma. Vienam mājā ik pa laiku kaut kas piebriest, te skapis, te tosters, un vīrs staigā apkārt ar cirvis kaldīt, un beidzot piebriest vīram galvu. Iesīgs gabals. Nu, vēl briesmīgs ir Karātavas vai Giljotīni. Melnā humora komēdija, kur pāriet nežēlīgā šausmu filmā ar tuvu skatiem. Nu, tad bērniem līdz 16 iesakām skatīties tur līdz noteiktai vietai, tā kā sāk ritīgi. Gastronomēdija. Boršča ceļš. Stāsts par to, kā ukraiņu pāris iedzīvojas Kašķī, būdams ceļā uz Karpatu kūrortu. Un te dažas filmas bērniem, piemēram, Sūkātāji, muzikācijas filmu bērniem par cukurkailīšiem un reanimācijas filmu bērniem, kā es gāju elektrības transformatoru lūkoties. Poētiska varoņsāga STB, kurā tiek vēstīts par kādu slavenu pasaules apceļotāju pārdzīvojumiem un gravēšanas, kā arī rakstām prasmīm. Nu, te ir miklinoša filma sievietēm. Kapteiņa Enrico vibrators. Skaista filma. Labi filma, klāt. Atpakaļ toaletē. Tas ir Māvējs. Filma par vienu vīru, kuram aizķeraušās bikšu gumijas aiz poda, kas viņu nepārtrauk krāja atpakaļ toaletē. Nu tā. Man, piemēram, patikās šitas te dokumentālā traģēdija. Tas notika naktī un pēc tam. Jā, bet tur arī... Es nezinu, man liekas, reanimācijas filmu bērniem. Melnā humora, tā saka, konsistence vistīrākā veidā. Un miklinoša filmu sievietēm Kapteiņa Enrico vibrators arī varētu būt jautra. Nu tad šoreiz uzvarētājs ir Sarums, jā. Mums ir piedalījies. Saruma kungs saņem vērtīgo balvu. Tad balvu katrdienas uzvarētājiem no autoskolas Vanaks. Autovadīšanas teorijas kurs, jebkuras vadītāja kategorijas iegūšanai, un plus vēl veicināšanas balva. Jā, 10:51 minūte.